Centra uzbrucējs Andris Džeriņš piedalījies 5 pasaules čempionātos, bet izlaida pēdējo turnīru. Aiz muguras jau 30 mači izlases rindās, taču pirmais vārtu gūms vēl tikai priekšā. Pēc 2 sezonām Kanādas junioros 2009. gadā pievienojās Rīgas Dinamo. Šo sezonu 52 spēles, 8 vārtu gūmi un kopumā 11 rezultātivitātes punkti. Andris nekad nelaidīs garām iespēju paprovocēt pretiniekus un pārbaudīt viņu pacietības mēru. Es nezinu, nav laika iet uz kino. Svarīgi seriāli skatāmies ar sievu kopā. Following skatāmies tajā. Tas diezgan nežēlīgs, bet mums patīk. Andris ir tāds godīgs ceļu policists, kurš kukulu neņems, bet visu tāpēc viņi tā vēro, ciena, bet izturās piesardzīgi, jo tāda arī ir viņa spēle. Rēķinās ar viņu, bet izturās piesardzīgi, jo, ja izies 1-1, varbūt arī neiemetīs. Es nezinu, tas laikam man no brāļiem ir viņi tāda agresīvāka mazliet. Šokajā laukumā nodara? Droši vien, es domāju, ka viennozīmīgi citreiz, pats sev varbūt asins uzdzen mazliet, varbūt arī kādam komandas biedram. Viņam ļoti vajag, lai veicās. Ir miers, Džeram ir miers, man viņš vienmēr asociējās ar to, ka cilvēks iemetiens, tā ir tā gatavošanās uz iemetienu, tur var Džeru vērot visu laiku. Un, gan stabils. Ģimene pārsvarā, jā. Un pēc iespējas vairāk ārā pavadīt laiku, jā. Un visi, protams, visi sporta veidi man patīk sportot vienkārši tāpat tā brīvajā laikā paspēlēt basketbolu, futbolu. Tā kā volejbolu arī, tā kā tas mans nodarbs. Makšķerēt arī patīk. Latvijā Andru Džeriņu reizēm mēdz nenovērtēt, bet Andris ir labs centra uzbrucējs un arī man patīk, kā viņš pie vārtiem provocē pretspēlētājus, un šādi spēlētāji mums ir vajadzīgi. Un tas, ja Andris akurāt neiemet ripu vārtos, ir jau arī laukumā kopā 6 spēlētāji. Vārtsargi arī reizēm neiemet ripus pretinieku vārtos. Cienīsim Andra darbu un gaidīsim, ka viņš savu maiņu turēs kopā.